Es esmu zaudējis pilnīgi vispār uzticību latviešu tautai kā tādai. Tautai vai? Jā, nē, tautai un tautas raksturam. Tāpēc, ka ar šādu raksturu, ar šādu nevarēšanu vienoties par vismazāko sīkumu nav iespējams eksistēt. Šī tauta ir nolemta izmiršanai. Tas ir pilnīgi stabili. Pilnīgi stabili. Nē, tas ir pilnīgi droši. Un projektu LV klapējam ciet? Es nezinu. Nē, es nezinu. Nu, kāpēc? Nu, kamēr mums te ļauj kaut ko vispār, ja te nabagoties un spirināties, nu, tikmēr spirināsies. Nu. Jo tad neviens te nepaliks. Ak, Dievs, nu. Naftu mēs neatradīsim. Nu, neatradīsim mēs Rīgas jūras līcī naftu, ja. Un Roņa sala arī mums nepieder, ja. Tur arī dimanta raktuvus, ja atradīs, tad tās būs Igauniem. Nu kā, visa zeme, taču visas lietas, viss taču ir faktiski pārdots, ja. Tas, pagaid, ko es te tagad runāšu par politiku, ekonomiku, tas būtu muļķīgi, ja. Tas tāpat visiem ir skaidrs, ja. Sanākt uz dziesmu svētkiem asarām acīs, ja, nu tas ir brīnišķīgi, bet tas nekas nav. Tas nekas nav priekš tautas vispār. Tas ir pašapziņas celšanai, ja. Vai tu nevajag kādreiz pacelt? Nē, nu vajag. Nē, nu es negribu ar tur pārāk skarbi varbūt, jā, bet vienkārši, man atklāt sakot, ir pilnībā piegriezies, tāpēc es arī diezgan tā vaļīgi mutu brūķēju, jā, varbūt tas nav labi, jā. Šajā zemē es esmu nekas, pilnīgi nekas, tā es sevi uztveru, jo šeit ko darīt nav, tas ir pilnīgi skaidrs. Jaunatnes teātra Pauls aizklapēja ciet, tas ir visiem zināms fakts. Es gadu jau pirms tam aizgāju no teātra, bet tie ir tādi dzīves sīkumi. Ja. Bet būtībā dzīvē tie nav nekāda sīkumi. Nav, bet tā situācija tāda bija. Tur nav ko raudāt nevienam uz pleca. Savukārt, filmu skaņošanas ir beigušās praktiski. Vēl ir tāda lieta, ka arī reklāmas faktiski ir beigušās. Pie mums es varu, neminēšu tagad, negribas aizvainot cilvēkus, ja, bet absolūti cilvēki, kas neko neēdz, ja, no režijas un no kaut kādām tādām lietām, režisē to aktieri 40-45 minūtes. Bet profesionāls aktieris to var izdarīt 5 minūtēs, 3 minūtēs. Viņš ierunā 3-4 variantus dažādus. Iepriekš noklausoties pareizo variantu, kurš ir oriģinālā, jā, vai tas ir angļu valodā, vai no Amerikas nācis tas klips, ja. Man dzirde ir, es esmu mācījies runāt neskaitāms gadus pie Arnolda Liniņa. Loģika mums mācīja Cēlma konservatorijā. Viss šīs lietas man ir Jānis Vītoliņš mācījis runu tajās fakultātē. Ir aizvadīti daži gadi, ja. Es varu pilnīgi bez lielīšanās teikt, ka es esmu profesionāls. Tajā pašā laikā man šeit nav darba, jo es neesmu čoms un es neesmu paziņu. Runāt ar man ļoti labi zināmiem cilvēkiem, vienalga es esmu TV3 skaņojis vai LNT pie Ināras Karlapas, ja. Es esmu skaņojis Latvijas televīzijā filmas, ja. Man tur darbu neviens nedod. Tur arī ir, es nerunāšu par visām šīm televīzijām, bet pamatā draugu būšana. Jo draugi ir bez darba, draugi mirst badā un tādā garā, ja. Nosacīts, protams, ja. Tā kā, viss ir skaidrs. Pilnīgi viss šeit ir skaidrs. Es būšu ironisks, es uzreiz saku, tāpēc, ka man tas viss ir piegriezies. Un es neredzu nekādu izēju no šitā viss, ja. Es nedzīvošu līdz 170 gadiem, lai es redzētu, kad šitie tie visi plānprātiņi, kas vada visu šo būšanu, ja, kad viņi būs tik tālu aizrījušies ar naudu, ka šeit kaut kas mainīsies. Ja. Es tik ilgi nenodzīvošu. Ja. Un neviens no mums tik ilgi nenodzīvos. Tātad, elementārs stāstiņš, īsais stāstiņš. Es ieeju Matīs tirgū, tepat netālu. Ja. Burtiski. Ja. Es ieeju pie tirgus direktora, vārdā Guntis, kurš sēž, kā man saka, viss tikai nesauc uzvārds, es arī uzvārds nesaukšu, ja, ka viņš tur ir nekas, viņš ir kā ieliktens, ja. Kad citi sēž citur, ja. Es pieeju pie viņa kā latviešu cilvēks, pie latviešu cilvēku un saku, mana sieva attaisīja maz grāmatbodīti, viņa gribētu, tagad tikko bērniņš ir piedzimis, es to visu saku, ja. Mēs gribētu, jums ir te daudz vietas, uzlikt grāmatu galdu. Kaut kādās dienās, kad ir vairāk cilvēku. Piektdienā, sestdienā. Atbilde ir, ka to nevar. Un kāpēc? Iemesls ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka tas ir Sijā. Un ja tas ir Sijā, tad ar Sijā drīkst slēgt līgumu tikai uz veselu mēnesi.
Sveika Gauja. Uztājas, es negribu analizēt Matīs tirgu, bet tā, tas viss ir viens pēc otra, katrs mazākais sīkums. Visur ir pretestība, nekur cilvēkiem neļauj neko darīt. Elementāri grāmatas tirgot. Samaksāt ar kases aparātiņu valstī, labi, nebūs tur 100, nebūs 1000, ja? Bet no tām mazām naudaņām taču tas budžets krājās. Tur visur sēž bonzas. Bonzas tur sēž, vistīrākie, ja? Es zinu, ja viņš noskatīsies, viņš man nesveicināsies, bet viņš tāpat ar mani nesveicinās. Un man arī viņa sveiciens nav vajadzīgs. Vienkārši es esmu totāli sašutis, ja? Totāli sašutis par to. Un tagad sieva sēž bez naudas vispār ar mazu bērniņu rokās, ja? Un viss, viņu uz tālajiem izbraucieniem, uz izbraukumiem grāmatu tirzniecībā, ja? Ir baigi sarežģīti braukt ar 2 mēnešus vecu bērniņu uz Daugavpili, ja? Bet aiziet uz Matīs tirgu, samaksāt nodokļus, samaksāt par vietu, viņi nevar. Es pieeju pie viena kretīniska džeka, kas tirgojas ar roclietām. Nu, tām plastmas šitiem te čibrikiem, ja? Es prasīju viņam, kā tur. Viņš, latviešu čalis, baigi lepni man atbild, krievu valodā. Хочешь жить, умей вертеться. Навертелся как-то. Super. Jā. Neatkarība sazina cik gadus, bet viņam joprojām ir krievu smadzenes. Un tiem, kas tur sēž, arī ir krievu smadzenes. Viņi vienkārši, viņi nefiltrē, kas vispār notiek, ja? Un kāpēc cilvēki brauc prom. Un tie, kas tur kaut ko tur daino par zilo tāli, ja? Tas ir vienkārši smieklīgi. Tas vairs pat nav smieklīgi. Tas jau ir auts pilnīgs, ja? Nu kā Rīga skan? Kā Rīga skan? Rīga jau neskan pēc torņa muzikas. Rīga skan, es dzirdu tikai maķi peri maķi. Es dzirdu tikai šo balsi. Matīs tirgu neskan maķi peri maķi, arī tādu Ir, un vienīgais jautājums, ko man uzdod vispār uz ielas, tas vienmēr ir krieviski, šef, dai cigaretu vai citā formā. Tas ir vienīgais, ko es dzirdu, ja? Tas ir vienīgais, ko es dzirdu. Kāda integrācija, par ko viņi te murgo vispār? Un ko mums darīt? Atkal neko? Ko darīt? Ko darīt? Vācijā, ja es iebraucu Vācijā, es tagad nezinu, varbūt likumi ir mainījušies. Ja es braucu U-Bānī, metro, es braucu bez biļetes, mani policija arestē, aizved uz iecirkni, uzliek sodu, un tā kā es esmu ārzemnieks, man izraida no Vācijas, es esmu pārkāpis Vācijas likums. Šeit cilvēki no sazina kurām vietām, ja, var nestrādāt, var pārkāpt likumus, visu kaut ko, var darīt ko grib. Nu, bet kā? Nu, var taču pa vienam atlasīt vispār un brauc mājās. Pa vienam. Tu pārkāp likumu, tev nav darba. Tev nekā nav. Ko tu te dari? Lai viņš sēž pie Kazaņas stacijas vispār. Kāpēc viņam jāsēž pie Matīs tirgus? Nu, vēl par tādiem, tādiem dažiem sīkumiņiem, ja, kur es teicu, ja, tas viss, kur atduras jebkas, ja, jebkur, un kad tu redzi to visu apkārt, ja. Labi, es tur pieminēju Matīs tirgu, ja. Tieši operatoram aiz muguras šobrīd vienā mierā vispār jau mēnešiem, jau gadiem jau tirgo šnabi un cigaretes. Cigaretes tirgo arī pa vienai, ja. Nu, tas ir normāli, ja. Šajā zemē tas ir normāli, ja. Nu, tādā gadījumā man ir jautājums, kāpēc nav tabaks fabrika. Tepat mazliet pa Miera ielu uz priekšu bija tabaks fabrika. Pilnīgi, nekur neko nevar izdarīt, nekur nekas nenotiek un nenotiks. Tas ir vairāk kā skaidrs. Nu, bet tā tas ir, nu. Ko var darīt, ka tā tas ir? Nu? Tad lūdzu, lai te kāds ņemās un sitās, nevis vispār. Es taču neesmu nekāds uz barikādēm saucējs. Un kas par barikādēm, kas par muļķībām? Kāda jēga izdaudzīt logus un sadaudzīt mašīnas? Pilnīgi nekāda. Ja? Un mierīgi sēdēt un lūrēt, kā te viss iet uz gruntu, arī diezgan pretīgi. Ja? Tā kā es nezinu. Vienīgā izēja ir tīties projām? Nu, bet kāda man ir izēja? Ko es te darīšu? Ko es te strādāšu? Man tūlīt būs puika jālaiž skolā. Man viņam būs jāpēr grāmatas un kaut kas, jā, mūsu bezmaksas izglītība, jā, saucamā. Jā, man tūlīt būs viss tas jāpērk, jā. Labi, es to šobrīd varu nopirkt. Ko es darīšu pēc 3 mēnešiem? Ko es ziemā ēdīšu? Ko es tam mazam pa ko pirkšu pampers? Ko es te darīšu? Kas man te ko darīt? Ko es tagad iešu vispār reklāmas aģentūrā, kaut kur lauzīšos, kur jau viss ir pilns un viss šitā ir iekrampējušies, jā. Nav variantu. Vienkārši nav variantu.
Igor, varbūt ir kaut kāda tomēr universāla recepte mūsu kopā būšanai un kopā dzīvošanai laimīgai, vai nekā vairs nav? Kāds domā? Nē, nu varbūt tas tā izskanēja, ko es te teicu, tā briesmīgi pesimistiski, bet es neticu. Es neticu, ka te var kaut ko saņemties, jo es neredzu, nu ir vajadzīgi kaut ko, nu tagad atkal es pateikšu atkal kaut kā tā, ka, nu, to nevar dažos vārdos pateikt, jā. Bet es neredzu vienu kaut kādu trako, jā, kas vispār atnāktu, jā, un teiktu vispār, pie tam viņam būtu smadzenes galvā, jā, vai arī viņam būtu riņķī kaut kādu vēl tur baigie gudrinieki, jā. Es nesaprotu, kāpēc man rāda kaut kādu, tā kā skolā tās fotogrāfijas, jā, kur kādreiz tās fačenītes lika tos aplīšus, jā, un visa tā klase bija, jā. Tagad man rāda kaut kādus premjeru kandidātus. Nu, rāda. Lai tu izvēlies. Ak, Dievs, vispār, nu samaksājiet vienam kārtīgam, vispār kaut kādam profesionālim, vispār es nezinu, no kurienes vispār, kaut kādam vispār, es nezinu, no Ņujorkas izrakstiet vispār kaut kādu vienu, teikšu, smalka ebreju tautības cilvēku, maksājiet viņam normālus tos pašus miljonus, kas tur ir, un lai viņš te dara kaut ko. Lai viņš te taisa augšā, ko te var izdarīt. Reizēm mēs atkal gaidām varoni. Tas nav varonis, tas ir profiņš. Kāpēc mūsu šitie te visi vispār... Nē, man vispār vārdu mūsu trūkst. dabā gaidīt kādu, kas atnāks, Nevis mūsu vietā kaut ko izdarīt. noīrēt, nevis gaidīt, kā atnāks. Samaksāt viņam, lai viņš strādā savu darbu. Ir menedžeri, ir profesionāli menedžeri, pilna pasauli. Kāpēc? Kurā tur Latvijas valstī vienā bija šitas te, viņam bija premjerministrs Japāns. Neatceros to valsts tagad, vai Peru vai kurā tur, jā. Mēs paši netiekam galā. Kādi paši, to, ko man rāda, tās bildītes, tie paši, kas tiks galā kaut ko, viņiem ir citas intereses, pilnīgi, absolūti citas intereses, bet tas taču ir saprotams, nu. Vēl pēc sienas šķūņa laikiem neilgojies, negribas kaut ko tādu vēlreiz. Ar sienu šķūni beidzās vienkārši tā. Nē, tas man baigi patika. Jā, man viņš patika, tāpēc, ka tā bija dzīvā muzika. Bet es piekusu viens pats meklēt naudu. Tur nevajadzēja daudz, bet, nu, vajadzēja. Nu, es vienkārši piekusu jau, un arī, nu, tur bija tāda apstākļi, ka kvalitatīvi tajā atmosfērā, tas pēdējais posms, ja, tur es pilnīgi piekrītu Edgaram Kotam, ja, kurš teica, ka, nu, nav vairs forši, ja, bet viņš jau nezina tās aizkulises, ja, un es arī tās aizkulises negribu stāstīt, bet mēs nobraucām arī garīgi, tāpat kā fiziski, mēs tajā kabatā nobraucām dziļā bedrē, un tur bija savi iemesli, kāpēc tas tā bija. Es tālāk negribu neko tur analizēt, ja, par to līniju, bet, nu, šobrīd, diemžēl, tas nenotiek, ja, es tikai domāju tā, ja Aldim Ermanbrikam piešķīra balvu par mūža ieguldījumu, par to, ka viņš no Maskavas dabūja ierakstus un ļoti disidentiski. Protams, tas arī bija labi, ka tas notika. Ja, ja viņam piešķīra balvu par mūža ieguldījumu par to, ka viņš nu, kopēja viģiks un laida pa Latvijas televīzijā saviem komentāriem, tad, ja mēs parēķināsim, ka stunda nedēļā ir 4 stundas mēnesī, un 4 x 12 ir 48 stundas, plus ar atkārtojumiem ir 96 stundas dzīvās muzikas gadā. Es nodrošināju Latvijas televīzijai. Gadā. Raidījums gāja 10 gadus. Kur man ir lauri? Pa mūža ieguldījumu es neredzu. Varbūt vēl būs. Apsveikums neredzu. Varbūt vēl būs. Kur ir? Kur ir? Es esmu dzirdējis no skaņa ierakstu šitiem te večiem, ja, kas man ir pazīstam blāķiem, ja, ka viens otrs ir vispār nu, tā uztaisīts, nu, būtiski uztaisīts, saķūnēts. Ja, jo tagad viss tehniskās iespējas ir, ja, ka, nu, kad tur matceļā stāvs, un man pat ir likuši vispār nu, tādu bez izskaistinājumiem, ja, vienkārši to tīro signālu paklausīties, lai mēs zinātu, lai tauta pazītu savus varoņus. Tas, protams, netiek izplatīts, jo paldies Dievam internetā vai kaut kur, ja. Bet, nu, es esmu dzirdējis, tā kā es nejūtos baigais šķībais dziedātājs, salīdzinoši. Es nezinu, tie cilvēkiem ir tāds spiediens, man liekas, ir bijis gadu desmitiem un gadu simtiem uz tām smadzenēm, ka viņi visi tik piesardzīgi un tā, un viens no otra baidās, un
Te nevar tā, te tā brīva nevar, jā. Es jau pieļauju, ka te jau atkal būs vispār, jā. Ja te kāds arī skatīsies, jā, tad es būšu rasists un es būšu tur, pasists un vispār viss kaut kas, jā. Bet man tas īstenībā pilnīgi nemaz neuztrauc, absolūti nemaz, jo es uz vardarbību neaicinu. Un narkotikas es netirgoju un es nekādas nelikumības tādu veidu nedaru, tā kā dusmojieties, cik jums lien. Man tas pilnīgi kā pīlai ūdens. Nopietni. Pilnīgi nemaz. Gan jau, ka nedusmosies cilvēki, padomās un pārdomās, un katram jau ir savs skatījums uz dzīvi. Piedalīsies Saeimas vēlēšanās? Pajautāt var. Vairs ne. Nu jau vairs ne. Pilnīgi droši. Nu, nedaudz skaudrāk un asāk mums tā saruna sanāks, nekā man bija doma. Nē, nu es jau varu arī to pašu glāzmēnā balsi izstāstīt, jā. Bet jēga jau no tā nemainās. Tas jau tas pats. Viss jau ir tas pats, jā.